Kamēr nelīst lietus, paskatīsimies bagātīgos šī gada rododendrus. Ziema viņiem bija labvēlīga, silta. Nu, paskatieties, kāda kupena zied. Arī tālumā otrs rododendrs zied. Otrais rododendrs, jā. Viņiem patīk siltas ziemas. Un lendijā smukie īrisi. Daļa īrisu sāk ziedēt, daļa vēl gaida ziedēšanas laiku. Par īrisiem mēs skatīsimies vēlāk video. Un daļās pelnijas arī jau raisa savus ziediņus. Bet tagad skrienam apskatīties porcelānu. Un tā šoreiz ir atnākusi daļā kafijas servīze Aija. Un paskatieties, cik daudz ciemiņiem varētu ieliet smaržīgu un garšīgu kafiju. Klasiskā Aija, porcelāns un zelts 12 personām. Rīgas porcelāna rūpnīca. Tad arī šāda ausmiņa, tādi ziediņi dzelteni vasarīgi un Stellas apakštasītes. Jā, tagad ir ļoti grūti savākt servīzi pilnā, tāpēc tā nāk ar mazām servīzžu daļām. Vai nav skaista Aija? Aijai vienmēr ir bijuši tādi interesanti dekoli, bet lūk, ar tādiem ziediem šoreiz ir atnācis pirmo reizi. Interesanti gribētos redzēt viņas centrālos traukus. Zilais zīmoks, ļoti bagātīgi klāts zelts. Rīgas porcelāna rūpnīca. Aija 2. Vai nav burvīgi ēst ievārījumu no tādiem trauciņiem? Šī jau ir vecāki ievārījumu trauciņi, jo ir porcelāna fajansa fabrikas 60. gadi. Lūk, viņu senatnīgais zīmoks. Vai, un zelts tik burvīgs. Šī ausmiņa tiek ilgi krāta un vākta. It kā pietrūkst maz drusciņu kūku šķīvju, kannas un cukurtrauka. Bet tā gribas to visu savākt, un tas ir tāds brīnišķīgs sapnis. Ābeļziedu ausmiņa. Jau sāk lietus līt, tas ir šogad aktuāli pavasarim un vasaras sākumam. Te ir skaistā atkal Aija 2. Lūk, ar tādu dekolu. Nu, ko var teikt? Šodien trauki dominē savā skaistumā.
Un tagad mazliet no senatnīgās pusdienu servīzes Diana. Šī ir fajansa servīze un ar daudzām dažādām krāsām. Gan gaiši zila, gan zila, gan gaiši zaļa sūnu, brūngana, salātsaļa. Lūk, tādi viņai ir sinepju trauciņš un sāls trauciņš. Un beidzot ir atnākusi arī terīne. Terīne un trauki ir bez plaisām, bet tomēr ar laika defektu. Skatāties, jau fajansā ir tādas kā glazūras plaisiņas, bet citi ir, protams, ideāli saglabājušies. Lūk, tādu servīzi Diana es sen redzēju kādās mājās. Un, protams, senatnīgais zīmogs porcelāna fajansa fabrika Rīga. Saulīte pazuda, zelts nespīd tik jauki, bet vienalga apskatīsim Māras ābeļziedu terīni. Šai terīnē vēl daudz daļas vajadzīgas, bet tomēr ir 9 lielie šķīvji un 4 zupas šķīvji. Rīgas porcelāna rūpnīca, ābeļziedu Māra. Un nobeigumā daiļie īrisi. Kas tad ir paslēpies zem daļajiem īrisiem? Jā, tikpat daļa, Ilģu ciema vāze. Un vēl tādā skaistā krāsā. Šodien tas arī ir viss. Skaisti, ziedošu, emociju pilnu vasaru.